Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmskolas vecuma bērniem. Šī būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 10. nedēļas lasījums. Šodien uzzināsim, ko Dievs lika darīt Ābramam un viņa ģimenei. Lasīsim pirmdienas stāstu. Ābrams, Dieva draugs. Ābrams uzauga Ūras pilsētā, netālu no vietas, kur atradās šķirsts. Cilvēki, kas dzīvoja šajā apgabalā, kādreiz bija uzticīgi Dieva sekotāji, bet vairs nē. Gandrīz visi Ūrā pielūdza elkus. Arī Ābrama tēvs Tera, Jozuvas 24:2. Bet ne Ābrams. Nē, Ābrams negribēja dzīvot bez Dieva kā citi. Ābrams izvēlējās vienu patieso Dievu. Ābrams zināja, ka viņa Dievs ir dzīvs un spēja saklausīt Dieva balsi. Viņš katru dienu runāja ar Dievu. Viņš iemācījās paklausīt Dievam. Augot, viņš iemācījās Dievam uzticēties. Dievs bija Ābrama labākais draugs. Ābrams zināja, ka Dievs ir mīlošs, tāpēc izvēlējās viņam sekot. Kādu dienu, kad Ābrams jau bija pieaudzis un precējies, Dievs lika viņam atstāt Ūras pilsētu. Ābrams, viņa sieva Sāraja, viņa tēvs Tera un daudzi citi ģimenes locekļi lika mantas uz ēzeriem un kamīļiem. Ar atvadu sveicieniem viņi pameta savas mājas. Kurp viņi devās? Izlasīsim 1. Mūzus 11:31. Un Tera ņēma savu dēlu Ābrāmu un dēla dēlu Latu, Chārana dēlu un savu vedeklu Sāru, Ābrama sava dēla sievu, un lika tiem iziet no Kaldeju Ūras un iet uz Kanāna zemi, un tie nonāca līdz Chāranai un apmetās tur. Atrodoties Chāranā, nomira Ābrama sirmais tēvs Tera, taču Dievs bija ar Ābramu un gribēja vest savu draugu jaunā piedzīvojumā. Mūsu atmiņas pantā teikts: vīrs spēr soli, bet tas nāk no kunga. Viņš ved to, kura ceļš viņam tīk. Psalms 37:23. Mani interesē. Kā jutās Ābrams, sekojot Dievam, kad neviens cits to nedarīja? Kas palīdzēja Ābramam? Kas var tev palīdzēt? Tagad dzirdēsim Psalmu 37:23 dziesmu. Tas kungs dara drošus vīra soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Tas kungs dara drošus
soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Psalmi 37. nodaļa, 23. pants. Tas kungs dara drošus vīra soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Tas kungs dara drošus vīra soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Psalmi 37. nodaļa, 23. pants. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs debesīs, lūdzu palīdzi man sekot Tev vienmēr, arī tad, kad to darīt ir grūti. Es Tev pilnībā uzticos, jo Tu esi mans labākais draugs un gribu sekot Tev vienmēr. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen.